Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku ar jums būs šeit Žana. Šodien pagatavošu krekerus. Vajadzēs milti, ūdens, olīveļa, sāls, raugs. Miltus izsijām. Raugu izšķīdinu ūdenī. Un pievieno miltiem. Ūdenī pievieno sāli. Miltiem pievieno olīveļu un iejauc. Un beigās pievieno ūdeni. Un mīklu samīc līdz viendabīgai konsistencei. Un turpināšu to darīt uz galda. Gatavo mīklu apsec ar pārtikas plēvi un atstāj siltā vietā rūkt līdz 2 stundām. Pagāja 2 stundas. Galdu pameta miltiem. Un mīklu veltnēm. Galdu un mīklu pārkaisam miltiem un ielokot maliņas. To mēs darām 2 reizes. Mīkla ļoti elastīga, tāpēc arī viegli viņa izveltēt. Mīklu sagriež, un es izmantoju šādu veidu. Krekerus liek uz cepam papīru un smērē ar sagatavoto ūdeni. Ūdenim pievieno eļļu, ja ir 1 karota ūdens, tad arī 1 karota eļļas. Tagad jāparkaisa sāli vai ne cukuru, kā kuram garšo. Viena plācmai būs ar sāli, otra ar cukuru. Un ceps sakarsētā cepeškrāsnī 175 grādos no 10–13 minūtes, līdz krekeri paliek zeltaini. Pagāja 10 minūtes.
Pirmais plāts ir gatavs. Un pienācis laiks garšot. Wow, patīkam pārsteigt, ka mājas apstākļos var izcept īstos krekerus. Abi varianti gardi, gan ar sāli, gan ar cukuru, pat nevaru pateikt, kur gārdāks sanāca. Sāļos krekerus var ēst ar alu un saltos pie tējas. Īstie mājas cepuma krekeri gatavi, lai labi garšo, komentējiet, laipni lūgti manā mājaslapā, droši rakstiet!